Vēlos jums pastāstīt par savu pētījumu virzienu, kas balstās uz 2 nozarēm – dabas aizsardzību un telpiskās attīstības plānošanu. Un man šīs dienas prezentācijas moto ir plāno un rīkojies. Tātad, kā es nonācu pie šīs tēmas? Es eju dabā, skatos, kādu skaistu putniņu čivina, puķītis aug. Un šo putnu es vēl nezināju, un tā dziesma man izraisīja interesi, ko, protams, pārbaudīju savā putnu noteicēju rokas grāmatā, kas man parasti ir līdzi, ejot pļavā. Un tas izrādījās reti sastopams putns čikuts, kurš staigāja pa lielāpu puķītēm, un šīs puķītes manas vecmāmiņas pļavās neaug. Taču šo burvīgo pastaigu iztraucēja pārlidojošs helikopters. Viņš lidoja augsti un skaļi, līdz nosēdās baterijas. Taču, kā mēs uzzinājām, šis helikopters nebija parasts helikopters, taču tas veica pētnieciskos nolūkos teritorijas lāzeru skenēšanu, lai iegūtos datus izmantotu karšu zīmēšanai. Tā nu, atgriežoties pie saviem novērojumiem, es par savu jaunāko atklājumu, reti sastopamo putnu ķikutu, iečināju Twitterī, kur par šo manu ziņu dalījās visi mani draugi, līdz tā nonāca pie dabas aizsardzības pārvaldes. Un dabas aizsardzības pārvalde tālāk šo ziņu, protams, pārbaudīja, viņi bija ļoti ieinteresēti, un eksperti devās dabā, lai konstatētu arī citas dabas vērtības. Un viņi tur sastapa ne tikai ķikutu, bet arī citus aizsargājumus putnus un retus augus, līdz šī ziņa nonāca pie ministrijas, un jau normatīvās aktos noteiktā kārtībā ministrija lēma par īpašu aizsargājumus dabas teritorijas izveidošanu. Dabas liegums, lielupes, palienas, pļavas. Kā jau katrai īpaši aizsargājumai dabas teritorijai, tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Kas tas ir? Tas ir plānošanas dokuments, ar kuru palīdzību mēs varam saskaņot dabas aizsardzības, teritorijas attīstības un dabas resursu intereses. Un tā mērķis ir gan aprakstoša daļa ar zinātnisku pamatojumu, gan arī daļa, kurā tiek aprakstīti pasākumi teritorijas uzturēšanai un dabas vērtību nodrošināšanai. Un kā piemēri šiem pasākumiem ir pavisam netradicionāli, piemēram, pagaidu koku ceļu izmantošana vai jau tradicionālāk pļaušana un uzturēšana, lai neaizaugtu ar krūmiem, melorācijas sistēmu izveidošana, nevis izveidošana, bet uzturēšana, pētījumu veikšana un, protams, sabiedrības informēšana. Taču otra ļoti nozīmīga mana pētījuma daļa ir telpiskās attīstības plānošana. Un kas tad tas ir? Būtībā tas ir saskaņots redzējums par telpu un darbību šajā geogrāfiskajā teritorijā. Un šī plānošana tiek īstenot dažādos līmeņos, taču mēs iedzīvotāji un zemju īpašnieki ar to visbiežāk saskaramies caur pašvaldību līmeni. Un to var vislabāk redzēt pašvaldības jeb novada teritorijas plānojumā, kas ir grafiskā daļa, kur ar atšķirīgām krāsām tiek atzīmēts atšķirīga teritorijas atļautā izmantošana. Tikpat nozīmīga šajā plānojumā ir plānotu lielu infrastruktūras objektu iezīmēšana, lai mēs varētu rēķināties ar to, kas mūsu zemes gabalā tiek plānots. Un otrs nozīmīgs objekts telpiskās attīstības plānošanā ir attīstības programma, kurā līdzīgi kā dabas aizsardzības plānā, tikai tas nav tikai par dabu saistībā, tiek paredzēti mērķi visa novada attīstībai, un katram mērķim ir uzdevumi jeb pasākumi. Taču atšķirībā no dabas aizsardzības plāna, šeit šiem pasākumiem pretī tiek likts gan atbildīgās iestādes, gan finanšu līdzekļi, kas ļauj šos pasākumus mums īstenot. Un es gribu zināt, kā mēs varam attīstīt teritoriju, nenodarot pāri dabai. Jo, diemžēl, šobrīd mums attīstība ar dabas aizsardzību
nevarētu teikt, ka iet roku rokā. Un tieši tāpēc mans pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir šī brīža saikne starp dabas aizsardzību un telpiskās attīstības plānošanu Latvijā un izstrādāt priekšlikumus savstarpēji sasaistītu plānošanas procesu nodrošināšanai. Un es to redzu, ka mēs varētu likt vienā lielā katlā šos teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu un attīstības programmu, un tādā veidā mums rodas reāli iespēja katrai plānotajai darbībai, jeb pasākumam, katru šo pasākumu reāli īstenot. Un mazā schēmiņa, kā tas viss izskatītos, ir plānošanas procesā mēs izvirzam mērķus, katram mērķim ir šie pasākumi, ko mēs vēlamies īstenot, lai mērķu sasniegtu, un pretī pasākumam mums ir konkrēti finanšu līdzekļi, kas ļauj šos pasākumus īstenot. Un līdz ar to, ka mums ir finanšu līdzekļi, mums ir tiesības arī veikt uzraudzību un pieprasīt, lai šie pasākumi tiktu īstenoti. Nevis tā kā šobrīd ir dabas aizsardzības plānā, tur nav pamata finanšu līdzekļiem, tad arī nav pamata pārbaudīt šo situāciju, vai tie tiek pildīti. Līdz ar to tie ir tikai rekomendatīvi zemju īpašniekiem. Man pētījuma plānotie rezultāti ir starptautiskas, protams, pozitīvas pieredzes adaptācija Latvijas situācijā, dabas aizsardzības un attīstības plānošanas veiksmīga sadarbība un priekšlikuma izstrādāšana saskaņotiem plāniem un rīcībām. Paldies par uzmanību!